Pēdējās īsfilmās mēs apskatījām vingrinājumus, kas domāti praktisko iemaņu trenēšanai, maņu attīstīšanai, valodas bagātināšanai un matemātikas izpratnei. Šo 5. bloku mēdz saukt par kultūras vai kosmosa bloku. Te apkopoti vingrinājumi, kas palīdz bērnam izprast viņa vietu pasaulē. Sākotnēji tie ir uzdevumi par kosmosu, pasaules uzbūvi, dažādiem pasaules procesiem, to likumsakarībām, laika jēdzienu izpratnei, vēstures izzināšanai, izpratnei par dažādu tautu atšķirībām, kā arī mākslas pasaules iepazīšanai. Šajā īsfilmā mēs jums dosim nelielu ieskatu par šo bloku, ar mērķi iedvesmot jaunu eksperimentu izdomāšanai un pasaules izzināšanas materiālu radīšanai. Marija Montesori pasaules saskatīja kā kopveselumu, kur katram procesam, katrai būtnei un katram cilvēkam ir savs uzdevums un sava loma, un ka visi mēs esam savstarpēji saistīti. Šajā filmā mēs apskatīsim dažus uzdevumus ar mērķi izprast kosmiskās audzināšanas galvenos principus. Viens no būtiskākajiem kosmiskās audzināšanas mērķiem ir palīdzēt bērnam saskatīt savu lomu šajā pasaulē. Bērns tiek iepazīstināts gan ar kosmosu, gan pasaules uzbūvi, tās daļām, gan procesu savstarpējām likumsakarībām. Pasaules un tās daļu iepazīšanai bērni strādā ar 2 veidu globusiem. Smilšpapīra globus bērnam ar taustes palīdzību ļauj izjust ūdens un zemes attiecības uz planētas Zemi. Savukārt krāsainais globus jau mudina iepazīt dažādās pasaules daļas. Krāsu kods ir vienāds visos uzdevumos, kas saistīti ar pasaules daļām, kas ir kā papildus palīgs bērnam tās identificēt. Darbs ar puzles veida materiālu palīdz bērnam visos uzdevumos, kur ir svarīgi apzināt daļas un izpētīt tās katru atsevišķi. Strādājot ar puzlēm, tās gan izdala no kopējā attēla un pēc tam savieno atpakaļ, gan bērnus uz papīra un tās apvelkot bērns veido pats savu zīmējumu, gan arī izmanto katru daļu atsevišķi sīkākai izpētei. Pasaules kartes tiek izmantotas daudzos uzdevumos, gan iepazīstot dažādu pasaules daļu kultūras atšķirības, gan dzīvnieku pasauli katrā no pasaules daļām, gan valstis un to karogus. Strādājot ar karogiem, mēs vispirms izpētam, kādas krāsas ir karogā, kādi laukumi, kā šie laukumi ir izvietoti, cik un kādas līnijas ir jāvelk, lai laukumus attēlotu. Zīmējot, mēs neizmantojam lineālu vai karogu kontūru trafaretus, jo svarīgākais nav rezultāts, bet gan izpētes un radīšanas prieks. Bērnus var mudināt veidot pašiem savus karogu grāmatiņas. Bērnu veidotas grāmatiņas tiek izmantotas daudzos uzdevumos, jo tas palīdz viņam sistematizēt gūtos iespaidus, apkopot savu pieredzi un radīt ko sev personīgi nozīmīgu. Personīgam pārdzīvojumam ir viena no būtiskākajām lomām pasaules izzināšanas procesā. Tādēļ maksimāli visos uzdevumos tiek izmantot uzskatāmi materiāli. Kā piemēram, lai iepazītu kultūras atšķirības dažādās pasaules valstīs, var veidot kultūras lādes, tajās ievietojot dažādus uzskatas materiālus vai iepazīstot dabas norises, ļaut bērnam tās atklāt pašam.
Piemēram, ir daudz eksperimentu, kurus varat piedāvāt savam bērnam. Izpētīt, kuri priekšmeti grimst un kuri nē, kuri materiāli pievelkas pie magnēta un kuri nepievelkas. Gaisa spiediena likums palīdzēs atklāt ūdenslīdējus. Uzdevumi, kuros bērnam jāšķiro priekšmeti pēc to pazīmēm, palīdz bērnam gan atklāt jaunas īpašības, gan klasificēt lietas un parādības pēc to pazīmēm. Šādi var apgūt ļoti daudz dažādu sistēmu, augu, dzīvju būtņu, produktu klasifikāciju. Galvenais ir piedāvāt bērnam kopīgo pazīmi un iedot uzskates materiālu, kuru viņš var brīvi šķirot, un pēc tam pārunāt iespaidus un secinājumus. Vēl viens no likumsakarību izpratnes vingrinājumu veidiem ir uzdevumi, kuros atklāja kāda procesa norisi un darbību vai soļu secīgumu. Tas ir svarīgi gan iepazīstot dažādu augu un dzīvnieku dzīves ciklus, gan priekšmetu izcelsmi. Šajos uzdevumos atkal ir svarīgi parūpēties, lai materiāls būtu vizuāli pievilcīgs un uzskatāms. Lieliski, ja bērns to var apgūt, aptaustot un izmēģinot reālas lietas. Palīdzot izprast secīgumu, bieži ņem tālāk grafiskus attēlus. Grafisku vizualizāciju izmanto arī, lai palīdzētu bērniem izprast laika jēdzienu. Par laika jēdzienu varētu veidot atsevišķu filmu, bet šeit aplūkosim tikai pašus pamatprincipus. Laika jēdzienu bērni apgūst pamazām. Mūsu galvenais uzdevums ir nesteigties. Ja ar neatlaidību mēģināsim bērnam iemācīt nedēļas dienu nosaukumus, pirms viņam ir izveidojusies izpratni par tādiem jēdzieniem kā rīts, diena, vakars, vakardien, šodien, rīt, tad patiesībā mēs šo procesu viņam tikai sarežģīsim. Šeit svarīgi ir atcerēties divus principus. Viena lieta vienā reizē un no vienkāršākā uz sarežģītāko. Aplūkosim to caur piemēriem. Mazākiem bērniem varat izveidot tāfeli ar 3 nodalījumiem – rīts, diena, vakars un izvietot simbolus vai attēlus, kas ilustrē tās nodarbes, kuras parasti bērns piedzīvo šajās dienas daļās. Līdzīgi apgūstam jēdzienus arī vakar, šodien, rīt. Vēlāk, jau kad bērnam ir izpratne par atsevišķiem laika jēdzieniem, mēs ar schematisku attēlu palīdzību varam palīdzēt saskatīt to likumsakarības. Pulksteņa apguvi droši varat atstāt uz sākumskolas 1. klasēm, jo tas ir vecums, kad bērns var sākt izprast laika attēlojumus ciparnīcas. Nelielo ieskatu kosmosa bloka izpētē mēs noslēgsim ar dažām interesantām lietām par to, kā iepazīt mākslas pasauli. Arī šeit mēs lielu uzmanību veltam iespēju trenēt roku veiklību, izzināt dažādas struktūras, palielināt koncentrēšanās spējas un rast iespējas savai radošajai pašizpausmei. Mudinot bērnu savus pārdzīvojumus atklāt mākslā, mēs izvairāmies viņam dot gatavus modeļus. Tā piemēram, parādot vingrinājumu darbam ar māli vai zīmēšanai ar krāsām, skolotājs nedemonstrē savu māksliniecisko talantu, bet gan parāda pašu tehniku, cenšas ar savu ķermeņa valodu un mīmiku parādīt to, ka mākslas darbā tiek atklāti mūsu pārdzīvojumi, iedzīvinātas idejas, un tālāk mudina bērnu strādāt pašam. Interesanta nianse ir darbam ar krāsām. Arī šeit bērnam tiek dot iespēju pašam atklāt un eksperimentēt. Proti, Montessori vidē bērnam tiek piedāvātas tikai pamatkrāsas. Pārējās viņš atklāja pats, jaucot kopā dažādus toņus. Un
visbeidzot, zelta likums, ievedot bērnu mākslas pasaulē. Nekad nedodam vērtējumu. Neizsakam komandas par to, ko vajadzētu pielabot, un nekomentējam, ka saule nav zaļa, ka mājai vajag durvis, vai ka jāpiezīmē kaķa masta. Būsim godīgi, mēs dzīvojam tik vērtējošā sabiedrībā, ka šo likumu ir grūti ievērot ikdienā. Brīžos, kad man bērni jautā par savu darbiņu, vai skaisti, es mēdzu viņiem pretjautāt, ko tu pats domā? Un tad mēs turpinam sarunu par to, ka pats svarīgākais ir pašam just prieku un gandarījumu par paveikto. Mākslā bērns atklāja savu būtību, izzina pasauli un pats sevi. Tieši tādēļ ir svarīgi ar patiesu cieņu izturēties pret katru viņa iekšējās pasaules piedzīvojumu.